Tas ir smags darbs. Tā gatavojoties dziesmu svētkiem atzīst Viesītes jauktā kora un deju kolektīvu dalībnieki. Īpaši sarežģīts repertuārs šajos svētkos padevies dziedātājiem. Mēģinājumi notiek bieži, tomēr vēlme piedalīties lielajos svētkos ir pūļu vērta. Viesītes vidusskolas jauniešu deju kolektīvam katru nedēļu notiek regulāri mēģinājumi. Jauniešiem ir aktīvi jāstrādā, lai vasarā varētu būt to 1000 vidū, kuri piedalīsies 25. latviešu vispārējos dziesmu un 15. deju svētkos. Kājas savelkam kopā. Aizmirsām par čaļu atkāpšanos, aizmugurēji Artūri, tik lieliem soļiem neej. Ja skatēs tiks uzrādīti labi rezultāti, uz Rīgu no Viesītes dosies 3 deju kolektīvi un koris. Gatavošanās dziesmu un deju svētkiem nebūtu nav viegls uzdevums, to atzīst kā dejotāji, tā arī dziedātāji. Ir nepieciešams ieguldīt neskaitāmas stundas mēģinājumos, lai viss izdotos kā vēlētos. Atmosfēra tas viss, kas tur ir tās sajūtas. Tā nekur citur nav tāda sajūta, ka tik daudz cilvēku un tu visi dejo vienādi un tā. Es jau gribu kaut ko tādu piedzīvot. Grūtāk veicas ar repertuāru apgūšanu korim, jo dziesmas ir sarežģītas. Iemesli, kāpēc mazajiem koriem nākas nopietni pasvīst apgūstot repertuāru, ir vairāki. Dziedātāju sastāvs ir neliels un tas nepārtraukti mainās, kā arī muzikālā izglītība ir vien pāris cilvēkiem. Mēs taču negribam kļūt par profesionāliem dziedātājiem, bet mums tādiem tagad ir jākļūst, lai mēs nodziedātu to, ko es dziedāju beidzot mūzikas akadēmiju, eksāmenā. Un tagad es saku, manam korim ir jādzied tas pats, bet mīlīši, tas taču līmenis ir pavisam cits, tur mēs varējām to pāris mēnešos iemācīt, šeit mēs pat pāris gados nevaram to apgūt, jo vienkārši nav ne diapazoni, ne balss iespējas. Es visu laiku domāju, ka tie dziesmu svētki ir domāti tā kā cilvēkiem, bet te izskatās vairāk tā kā zināmas ambīcijas, kaut kādas varbūt diriģentu vai kaut kas, tādu virsdiriģentu, es domāju, apmierināšanai. Man personīgi liekas, ka tie dziesmu svētki vairāk tā kā attālinās no tautas. Lai gan šobrīd koris lielākoties strādā ar dziesmu svētku repertuāru, vēlme piedalīties svētkos dod spēku nepadoties. Protams, ka viegli nav, bet mācamies un apgūstam, un man prieks, ka man liekas, ka mums sanāk arvien labāk. Lāsma Zuta, Mihails Riškovs, Latgales reģionālā televīzija.